Jau vairāk nekā 20 gadu garumā izvērtusies sadarbība starp Vaijas pašvaldību Vācijā un tagadējo Madonas novadu. Līgums starp pašvaldībām jau sen pārtapis personiskos kontaktos, izveidota Latvijas-Vācijas draudzības biedrība. Viens no lielākajiem šīs sadarbības materiālajiem ieguvumiem ir regulāro humānās palīdzības sūtījumu organizēšana uz Latviju. Šonedēļ pienācis līdz šim lielākais sūtījums. Šogad ir transports šis vislielākais, ir 4 automašīnas, 2 lielie 40-tonnīgie traileri un 2 7,5-tonnīgās automašīnas, tā kā ļoti pamatīgs konvojs, kā viņi paši viņu sauc. Ap 20 vācieši piedalās kravu komplektēšanā. Vīri uzsver, ka savu darbu paku noformēšanā iegulda arī dāmas, tāpēc sūtījumi uz Madonas apkārtni allaži ir kopīgs darbs. Šoreiz ir atsūtīti visa veida palīglīdzekļi novada pansionātiem, rotaļlietas un mēbeles Liezeres bērnu namam, pirmskolas izglītības iestādēm. Lai arī aizvadīto gadu garumā pienākušas neskaitāmas kravas ar palīdzības sūtījumiem, pirmo reizi draudzības biedrība sadarbojasies ar Vācijas Sarkanā Krusta Lēstes nodaļu. Šī sadarbība pēdējā laikā kļuvusi mums daudz konkrētāka un saturiskāk piepildīta ar to, ka mēs iepriekš saskaņojam tās vajadzības, kas ir pašas aktuālākās mūsu iestādēm. Un tad draudzības biedrība, un šogad arī Vācijas Sarkanā Krusta Lēstes nodaļa ir iesaistījusies pasākumā. Viņi visi kopā vāc tieši tās mantas, kādas mums vislabāk varētu noderēt. Un plus, kā jau tradicionāli, cilvēki ziedo arī tīri privāti dažādus apģērbus, gultas veļu un citas lietas, teiksim, kas varētu noderēt arī trūcīgajiem iedzīvotājiem. Vājai tika slēgta viesnīca un tās īpašnieks mums atvēlēja visu inventāru – gultas, krēslus, galdus, izvelkamos krēslus. Esam atveduši arī medicīnisko aprīkojumu un tehniskos palīglīdzekļus Madonas Sarkanā Krusta nodaļai. Mēs plānojam palīdzības sūtījumus jau tālu uz priekšu. Zinām, ka ļoti vajag daudz krēslu lielākiem pasākumiem, ko tagad jau esam uzsākuši vākt. Palīdzības sūtījumus no Vājas, taiskaitā arī transporta izdevumus, pilnībā sedz vācu puse. Atšķirībā no citiem mūsu sadarbības partneriem, kas vāc palīdzību, no Vaijas kravas mēs saņemam pilnīgi bez maksas, jo šo transporta izmaksas sedz draudzības Vācijas-Latvijas draudzības biedrība, kas darbojas Vājē, un šogad, kā jau minēju, arī Vācijas Sarkanā Krusta Lēstes nodaļa. Ar redzēto Madonas pusē vācieši ir apmierināti. Viņi aktīvi dalās iespaidos un cer turpināt sadarbību ne tikai humānās palīdzības, bet arī kultūras un izglītības jomā.